Esiet sveicināti Grindeks podkāstā Veselības detektīvs 20. epizodē. Mums šodien tāda neliela jubileja pat sanāk. Šodien tad runāsim mūsu Veselības detektīvu podkāstā par un ap migrēnām, galvas sāpēm un pieminēsim arī informāciju par un ap Latvijas galvas sāpju pacientu biedrību. Šodien tātad ciemos pie manis Latvijas galvas sāpju pacientu biedrības valdes priekšsēdētāja Karīna Zāņģe. Sveika, Karīna! Čau! Un iepriekšējās epizodēs esam runājuši par daudz dažādām interesantām aktuālām tēmām, bet līdz šim par migrēnām un galvas sāpēm neesam vēl aizsniegušies līdz šai tēmai. Līdz ar to es biju ļoti priecīga, ka saņēmu e-pastu no pašas Karīnas, kura piedāvāja par šo te runāt, un tā ir patiesi aktuāla tēma un kaut kas tāds, par ko mēs varbūt ikdienā tik ļoti neaizdomājamies, es tā pieņemu, bet to tad mēs šodienas epizodē noskaidrosim. Bet jā, sāksim ar pašiem pamatiem. Latvijas galvas sāpju pacientu biedrība. Karīna, lūdzu pastāst, kas tā ir par organizāciju, ar ko tā ikdienā nodarbojās un kādi ir tās galvenie mērķi, uzdevumi? Tad Latvijas galvas sāpju pacientu biedrība ir biedrība, kas nav manis veidota. Man šis piedāvājums pienāca ļoti negaidīti pagājušā gada beigās. Tas bija tāds periods, kad es ņēmu šobrīd visus projektus. Varbūt neapzinājos esošos riskus, jo ar biedrībām īsti nebija strādājusi, vairāk bija kā pašnodarbināta persona, bet man uzrunāja iepriekšējā valdes priekšsēdētāja, jo viņa minēja savus aspektus, kādēļ viņa meklē aizvietotāju sev, un es kaut kā ļoti ātri piekritu, un šobrīd esmu jau gadu šajā biedrībā, tiek paplašināts biedru loks, un kādēļ viņi man uzaicināja, tas noteikti bija tas, kad es biju ļoti aktīva savos sociālajos tīklos, es filmēju vienkārši pašmāju live video, runāju par šo tematu, un īstenībā man liekas, ka šobrīd es esmu vienīgā, kas par šo runā, stāsta savu pieredzi, jo man nav medicīniskā izglītības, tieši stāstu vienkārši cilvēcīgā valodā, kas tas ir un kā tas notiek. Un es sapratu šīs tēmas nozīmīgumu, jūtu šobrīd atsauksmes un eju uz to, kad mēs par to runājam, lai šī slimība tiek vairāk diagnosticēta, jo ļoti daudziem migrēnu atklāja un diagnosticē pat pēc 20 gadiem. Tā ir, manuprāt, ļoti liela problēma, kad arī mūsu biedrības mērķis šobrīd ir runāt ar neirologiem, algologiem, ģimenes ārstiem, kad ir tak noteikti kaut kādas pazīmes, pēc kurām uzreiz mēs to visu varam identificēt, jo arī tas, ko es vēlos izveidot šobrīd valsts sistēmā, kad mēs veselībā nodefinējam šos punktus, kur šim pacientam ir jāiet, kurš ārsts par to būtu atbildīgs un punkts pa punktam. Jo, labākajā gadījumā sievietes aizies pie ģimenes ārsta, vīrieši, man liekas, es nezinu, cik bieži iet pie ārsta un ģimenes ārsta. Labi, sāp galva, labi, ibumetīns, paracetamols un tam līdzīgi. Tā kā tā diagnosticēšanas problēma mūsdienās, manuprāt, ir atbalsts šiem pacientiem, uzzinot to, kā tas izpaudīsies, ko darīt, kā vispār sadzīvot ar to visu. Un pats lielākais mērķis, kas jau bija iesākts, ir runāt ar Veselības ministriju un zāļu aģentūru par kompensējumu zāļu iekļaušanu šajā sarakstā, jo mēs šobrīd, diemžēl, atpaliekam no saviem kaimiņiem Lietuvas, Igaunijas, Polijas un pārējām valstīm, jo migrēnas pacientu zāles šobrīd nav kompensējamas. Un arī mana balss LV pagājušā gada periodā tika jau savākt 11,000 paraksti. Šobrīd zāļu aģentūrā piedaloties darba komitejās redzu jau, kad mēs jau tam pietuvojamies, dzirdu kaut kādus miljonu iztrūkumus, kas kāpēc, bet mums visu laiku ir jāpamato tas ekonomiskais aspekts, uz ko valsts iekonomēs, ko tas ietekmē, kādus zaudējumus tas šobrīd rada. Tā kā tas ir tāds ļoti plašs darbs, kas ir iesākts, un es ceru, ka šobrīd mēs to pabeigsim. Šobrīd, vēlāk runājot, tad ir divu veidu tie medikamenta tipi. Šobrīd vienīgais, kas tiks iekļauts, ir injekcijas tipi, jo viņi visdārgākie, un otrs ir tas aktīvā viela sumatriptāna tipa grupas medikamenti, kuriem mēs esam lūguši 75% kompensāciju.
Piemērs, teiksim, ir migrēnai speciāls zāles recepti. Lietuvā mēs varam šīs zāles iegādāties 3 reizes lētāk un bez receptes. Tad arī mēs runājam par to un diskutējam, kā var būt viena tā paša ražotāja tieši tas pats medikaments, bet maksā daudz lētāk. Un šī, manuprāt, arī ir problēma, kad iedzīvotāji nesaprot, no kā veidojas šī cena un kur ir atšķirība. Tā kā ir tādas vairākas akūtas tēmas, un biedrība, ir, pateicoties biedrībai, es par tādu, piemēram, nezināju. Tīri tā informētība, kad es izlēmu izkāpt no skapja, kā saka mūsdienās, uzņemties tos visus riskus, kas arī šobrīd ir, un vienkārši runāt, palīdzēt, vienkārši dot no sevis, ko es varu dot, kas man ir. Informēšana un vispār kaut kādas konkrētas informācijas nodošana sabiedrībā arī ir ļoti, ļoti svarīgi, bet izteikšu jau ļoti tādu agrīnu paldies Latvijas galvas sāpju pacientu biedrībai par to, ka jūs cīnaties un jūs to darat, jo tas ir pavisam noteikti aktuāli. Varbūt šī mirklī ne man pašai, bet noteikti ir milzīga cilvēku grupa, kurai tas ir tiešām ļoti, ļoti aktuāli sāpīga tēma. Pieminot šajā epizodē tādus jēdzienus kā, teiksim, migrēna, galvas sāpes, kāda ir atšķirība? Man, skatoties tikai uz jēdzieniem, izstāsta, ka varētu būt, ka migrēna iespējams vairāk ir tā kā jau slimība, tā kā ārsta slēdziens, un galvas sāpes ir viens no simptomiem, bet es tikai minu, kā tas man izskatās. Un kurā mirklī šīs galvas sāpes ir, kā mēs varam teikt, normālas un vajadzīgas iespējams pat, un kurā mirklī tas jau tomēr paliek nopietni un būtu jāvēršas pie ārsta? Galvas sāpes, manuprāt, īstenībā šis vārds ir visbiežāk sastopamākais, kā cilvēki raksturo, kad man sāp galva. Tas stereotips šobrīd veidojas arī sabiedrībā tāds, ka, tev sāp galva, tad vienkārši dzer ibumetīnu, tev pāries, un tu tak nenomirsti no tā. Migrēna, tas ir no algologu vai neirologu puses izvirzīta diagnoze. Atšķirība viennozīmīgi ir jāskatās un jāpēda sava pašsajūta, kur sāp, cik bieži sāp, kādas ir blakus plaknes, un ja sāp tikai galva, tad ir jābūt kaut kādai robežai, teiksim, ja es sapratu, ka man galva sāp katru otro dienu, tad tas nav ok. Sāp reizi nedēļā, manuprāt, arī tas nebūtu ok, tas rada diskomfortu, skatāmies, cik ilgi sāp, vai radiniekiem sāp, tā ir tāda ļoti liela analīze. Visbiežāk mēs uzsākam skolas gaitas, augstskolu, mēs jūtam spriedzi un sākam tā kā pieaugt un domāt par savu veselību. Visbiežāk migrēnas slimniekiem bieži vien liekas, man ir vēzis, tas galva sāp, protams, bet tātad pēc kā mēs viņus nodalām, ir ļoti vienkārši pazīmes, kā esmu teikusi, pavēro sevi, kura galvas puse tev sāp. Vai tā ir viena puse, teiksim, kreisā puslode, vai tā ir piere, vai tas ir pakautis, vai tas ir kakla rajons, piefiksēt šīs sajūtas. Protams, tā ir ļoti laba liela un svarīga lieta, kāds ir ģimenes ārsts, vai tu pie viņa eji, vai tu konsultējies, vai ģimenes ārsts iedziļinās tajās problēmās, bet ir pašam jābūt interesei par to un sapratnei. Tās pazīmes, ir vienkāršas, un, manuprāt, jebkurš, ja viņas zina arī pat ārsts, tad, uzdodot šos 3 jautājumus, jau var saprast, vai tā ir varbūt vemšana, vai tā ir slikta dūša, cik ilgi sāpes ir, kas nāk klāt, vai tur ir kaut kāda acu miglošanās, notirpumi, krampi, melns gar acīm, ģīpšana, kaut kas tāds, kas nāk līdzi. Un ja tu saproti, ka tev galva nepāriet, un tu izdzer tos pašus 2 ibumetīnus vai paracetamolus un nepāriet, un tev
lēkme ir tur dažiem pat, nezinu, 2, 4, 12 stundas vai pat 48, 72 stundas. Viena lēkme var iet no vienas diennakts līdz 3 diennaktīm. Tad liekas, come on, tad jau ir jāsāk domāt. Un ja tev tas notiek vairākas reizes nedēļā, un tajā situācijā tu nevari vispār eksistēt. Tas nav. Šobrīd es saprotu, ka kā var neatpazīt, un tas ir tik ļoti, ļoti savādāk. Bet ārsti, diemžēl, kaut kā, jā, arī manā situācijā 20 gadu garumā šī diagnoze netika diagnosticēta. Vairāk par savu pieredzi pastāstīsi podkāstā tādā otrajā pusītē, ja tā mēs to varam nosaukt. Bet jā, runājot par dažādiem mītiem attiecībā uz šo tēmu, kurus tu jau pieminēji, tātad iedzer ibumetīnu, gan jau ka pāries, un ka tā nav tā kā nopietnas tāds simptoms, kam tiešām jāpievērš uzmanība un jāsāk domāt par attiecīgiem medikamentiem vai ārstēšanos. Tev noteikti ir kaut kas, ko teikt par šiem te mītiem. Kas tas būtu? Ko tu teiktu pretī šiem visiem? Ka viennozīmīgi ibumetīns un paracetamals nepalīdzēs. Migrēna ir pielīdzināma epilepsijas veidam jau. Mīts. Ja tev ir migrēna, protams, tu nevari piezvanīt ģimenes ārstē un lūgt slimības lapu. Tev ir jādodas uz darbu. Līdzcilvēku informētība, manuprāt, man ļoti interesanti būtu veikt aptāju, cik daudz cilvēki uz ielas spētu pateikt, kas ir migrēna, vai viņi vispār to zina. Jo es to vārdu biju dzirdējusi, bet tā nav tā sabiedrības ieinteresētība. Ja tev paprasa, kā tev iet un sāp galva, labi, visiem sāp galva. Bet, nē, tas arī, piemēram, kad es par to sāku runāt, man teica, Karīna, tu tā kā esi slima, tu tur esi garīgi slima, tu tur nevar eksistēt, nevar strādāt un tam līdzīgi. Viennozīmīgi esmu teikusi, nē, no migrēnas jau mēs nemirstam. Runājot vairāk par izglītošanos migrēnas un vispārīgi arī galvas sāpju tēmā, kādus informācijas avotus, resursus tu, teiksim, varētu ieteikt, lai uzzinātu vairāk informāciju par šo tēmu un noteikti arī var pieminēt to, ko tu pati dari, kas ir semināri un nezinu, kā to tā labāk nosaukt. Jā. Semināri, ja tos var saukt. Jā, šobrīd ir tā, kad pirms es to visu diagnosticēju, protams, ir māte Google paša ārstāšanās un visas pārējās metodas, bet noteikti nelikt to par pamatu viennozīmīgi konsultēties ar ārstu, bet pirmais, ko es iesaku, pie jebkurām sāpēm, ir algalogs. Ejam pie ģimenes ārsta, izstāstam. Ģimenes ārstam būtu jāiedod nosūtījums pie algaloga, neirologs. Šie 2 ārsti atbild par šo slimību. Pati, ko izmantoju, diemžēl literatūra Latvijā ir ļoti švaka latviešu valodā. Viena no grāmatām, kura ir migrēna izlaušanās, viņu ļoti rekomendē, arī mūsu biedrībai viņas ir ziedotas, un viņas šobrīd vai nu par ziedojumu naudām tiek pārdotas, vai biedriem es viņas semināros dāvinu bez maksas. Perfekta grāmata, kur grāmatas varone izjūt pilnīgi visus iespējamos simptomus. Es teiktu, ka man vēl tik slikti nav, tā kā nevajag vienmēr domāt, kad man ir slikti, nevienmēr cilvēkiem ir arī daudziem daudz sliktāk, un tātad šī migrēnas izlaušanās grāmata tīri saprast simptomus, kā ar to cīnīties, kā mēs jūtamies. Pārējā literatūra, diemžēl, ir angļu valodā, šobrīd arī statistikas dati Latvijā nav tādi. Neviens neirologs neuzskaita migrēnas slimnieku, kas ir visgrūtākais, jo mums nav dati. Ir veikti no biedrības puses aptauja, bet arī ir bijuši maz respondenti, un es uzskatu, ka mēs nevaram uz 2 miljonu, jau mazāk Latvijas iedzīvotāju fona šobrīd pateikt, ka mums ir
11,4% saslimstība ar migrēnu. Protams, ka kaut kādai daļai noteikti vēl šī migrēna nav diagnosticēta, un tas procents viennozīmīgi varētu būt lielāks, vai tas ir katrs 3., katrs 10. Latvijas iedzīvotājs, kurš noteikti izjūt kaut kāda veida galvas sāpes. Šobrīd paši, ko daram, mēs esam EMMAS asociācijā, kas ir Eiropas līmenī. 2 reizes gadā notiek semināri. Pagājuši reiz tas bija Spānijā, Madridē, un tagad decembrī ir ielūgums uz Barcelonu lidot. Tā kā, ja sadūšošos, es noteikti vēlos arī gūt šādu pieredzi, runāt par to, jo šobrīd Latvijā mums bija doma taisīt tādu kā migrēnas samitu, kur mēs uzaicinātu Veselības ministriju, Latvijas zāļu aģentūru un par piemēru paņemtu kaimiņu valstu veselības ministru, lai viņi atbrauc un pastāstītu savu pieredzi. Igaunijas veselības ministrs, šie te pārstāvi no EMMAS, farmācijas uzņēmumi, runāt šādi jau valstiskā līmenī par to, kā pārliecināt valsts struktūru, kādi zaudējumi īstenībā arī valstī un katram darba devējam rodas. Un šobrīd, tas mūsu uzdevums ir vienkārši mēs ņemam un tulkojam esošos datus, kas ir ārzemēs pieejami angļu valodā no Eiropas datiem. Par Latviju ir ļoti, ļoti maza informācija tieši par migrēnu. Protams, vispusīgi ir Vivendi, kas ir galvas sāpju centrs, privāta klīnika, kur ir vairāki neirologi, bet vienmēr esmu teikusi, ka par migrēnu atbildi šobrīd ļoti daudz zina tikai 3 ārsti, neirologi. Vienmēr esmu teikusi, viņi tik nav vienīgie neirologi. Mums nav vienīgi tikai 3, un viņām ir rindas šobrīd vispār nenormāls, vai pusgads vai gads valsts vizītes pierakstu. Ja tev sāp galva, tu nevari gaidīt pusgadu. Teiksim, ir jāatrod, katrā pilsētā ir vairāk neirologu un tiešām uzticamies. Ja nejūtam saikni, neusticamies arī es mainīju 3 neirologus, līdz es sapratu, ka ir sapratne, iedziļināšanās, saruna, izmaiņas. Un tas, kas ir pieejams, diemžēl. Tāpēc arī ir man tā doma tāda, ka informācija ļoti, ļoti skopa. Un tas, ko es darīju, es vienkārši zināju savu pieredzi, sāku filmēt sevi savu pieredzi, mājas apstākļos, Facebook, Instagram lives, un sāku vākt jau no esošās grupas. Facebookā bija grupa, vismaz izveidota iepriekš ar 1000 pacientiem. Un tad es arī tur rakstīju, vai ir kāds, kas vēlētos arī padalīties ar savu pieredzi, un tad es sāku salīdzināt šos stāstus un sapratu, hei, es varu jums kaut ko ieteikt. Un šādā veidā es sapratu, ka caur video formātu mēs vislabāk varam nodot informāciju. Nu, un tad lūkšu tevi arī padalīties ar šo te savu pieredzes stāstu, runājot konkrēti par migrēnu. Cik tas sen bija, kādi bija pirmie simptomi, kā norisinājās viss diagnostikas process? Standarta procedūrai vajadzētu būt tādai, ka tad es sāku skolas gaitas, vidēji atzīmēju, ka tā ir 7 gadu periods, kad es atceros tiešām galvas sāpes, apzinoties mūsu tipiskā migrēna slimnieka profila, kas mēs esam izcilnieki, varbūt ar kaut kādām ģimenes traumām, jau zemapziņai kaut kādas problēmas ir bijusi uz ģimenē, domstarpības varbūt ar draugiem jau, un tad tas cilvēks ir izveidojies tāds ļoti emocionāls. Un šo to pārspīlē visas emocijas, viņš grib būt perfekts, ideāls un pedants, un par daudz ieslīgst visādās dzīves problēmās. Šobrīd ir tas viss jāatver ļoti, ļoti viegli. Un es biju tas tipiskais, kas ļoti, ļoti stipri mācījās, nebija ārpus stundu nekādas aktivitātes, bija ļoti liela atbildības sajūta. Mācījos un vienkārši sapratu, ka es nevarēju, pēksim, sportā neko izdarīt. Es nevarēju paskatīt, man katru dienu sāpēja galva. Ejot mājās, vislabākais ir aiziet mājās ar to smago somu, iegulties gultā un gulēt. Tas bija vienīgais, ko es gribēju. Vemšana skolā, kad vienmēr tīņa vecumā tā jau tur stāvoklī, es vienmēr smējos. Es jau 27 gadus vemju un ir tā. Cilvēkiem vienkārši tas stereotips, kāpēc tu vemji, vai tev tā galvas sāp. Un es biju spiestas gāju uz skolu, es par to neko nezināju, teiksim, tur skolā ģimenes ārsti, māsiņas, visu rakstīju, stipras galvas sāpes, vemji.
uzraksta simptomus, bet nekas no tā nemainījās. Un gadi gāja, sākās augstskola, un es sāku pievērsties vienkārši savai veselībai. Es sāku saprast, ka tas nav ok, ka sāpes tiešām bija neciešamas, kad gribējās arī kaut ko ārpus, jau sāk nodarboties, darīt, meklēt hobijus, bet es sapratu, ka man nav spēka, intereses un laika. Un es sapratu, ka es neesmu tipisks cilvēks, un kaut kas nav, un kā var sāpēt galva katru 2., 3. dienu. Tiešām likās kaut kāda slimība vai kas tas ir. Un bija situācija, kad braucu jau bija darbs, augstskola, līdzīgi kā šobrīd braucu uz Rīgu un pie perona zaudēju samaņu. Izsauc ātro palīdzību, tāpat situācija, jums vienkārši sāp galva, neko viņi nevarēja iešpicēt, iedeva adaptolu un palaida projām. Un tad, kad tiekot vispār uz ātro palīdzību, tad bija ļoti labs ārsta algologs, kas šobrīd ir Zviedrijā jau. Un viņš man pirmais bija tas, kas izziņā izrakstīja un pateica, Karīna, bet tu zini, kas ir migrēna? Es saku, nezinu, neesmu par to dzirdējusi. Un tad viņš man iedeva kontaktinformāciju šīm 3 neiroloģiem. Es sāku ievākt informāciju, kā pie viņām tikt, kur viņas specializējās. Un pateicoties šim ārstam, jo es bez viņa nezinātu, ģimenes ārsts to nezināja, nekur es netiku arī vesta, un es šaubos, vai, piemēram, vai tu esi bijusi pie algologa, vai tu zini, kas ir algologs. Līdz šodienai nekad nebija par tādu dzirdējusi. Tā ir tā vispārējā sabiedrības izglītība un zināšanas, kur iet, jo mēs jau pat nezinām, kam prasīt palīdzību. Un jā, tad es pierakstījuši pie šīm te ārstēm. Esmu bijusi pie visām viņām. Kontakts ir bijis, katrai savā pieeja, katrai savu varbūt ārstniecības metodas. Kaut gan es teiktu, ka Latvijā zāļu pieejamība ir ļoti šaurā izvēlē. Ir vairākas medikamentu grupas, un šobrīd es esmu izmēģinājusi visas 5. Ja tev nepalīdz, tad ir tāds neirologu konsīlijs Stradiņos un Gājezerā. Un man jau tika dots atzinums, ka tā ir hroniska migrēna, kad man ir migrēnas laikums 2-3 dienas mēnesī. Parastam slimniekam tās ir 3 līdz 5 reizes mēnesī. Un tad mēs analizējam, kad man ir kreisās puslodes sāpes, vemšana caurējā, aizcietējumi, ģībšana, melnsgarā acīm, ir migrēna, piemēram, ar auru, kad acis mirguļo, viss kaut kas rādās. Un tad mēs sākām, ir migrēnas kalendāri, kuros mēs atzīmējam, ko mēs darījām, ko mēs ēdām, jo migrēnu ietekmēt var gaisa spiediens, laikapstākļu maiņas, pilnmēnes, šokolādes, siers, vīns. Ir vairākas lietas, kas ir jāizslēdz, lai mēs saprastu, no kā varbūt tas veidojās. Vai tā ir iedzimtība, vai tas ir kaut kas, migrēna, teiksim, no kā viņi var veidoties, vai nu ir pārāk aktīva asinsrita un asinsvadī paplašinās no slodes karstuma brīdī. Man, kas palīdzēja, ir ziemas peldes, jo man tad asinsvadis sašaurinās. Es teiksim, uz pirti nevaru aiziet, bet es eju ziemas peldi. Ļoti patīk, kad man ir tas vēsums un tās asinsvadi tā kā saraujās un nav tas spiediens uz galvu. Un tādā ziņā, kad ārsts jau palīdzēs tikai tādā ziņā, kad tas būs psihoterapeits, KBT un zāles. Un tās zāles, piemēram, būs tikai uz lēkmes brīdi. Piemēram, šobrīd ir sumatriptāns, viens kā no kalvīnija un sinīs. Visbiežākā un vienīgā iespēja. Ja tev nelīdz, tu pamēģini pārējos triptānus, nelīdz, ok, prasīja, ko man darīt tālāk. Kā to ārstēt? Saku psihoterapiju, kas, kā zinām, manuprāt, visu mūžu mēs varam iet pie psihoterapeita un analizēt katru ikdienas situāciju. Un ar to sākot, es sapratu, ka man tas nelīdz, un papildus šīm terapijām iet antidepresanti, kurus mēs dzeram katru dienu, mēs strādājam pie savas nervu sistēmas. Un zāļu čupas un izdevumi viss auga. Protams, iesaka kaut kādas terapijas, kas ir rehabilitācija, vingrošana, skaties, vai tev pleci nav savilkti. Obligāti neirologam ir jāveic un jānosilta izmeklējumiem. Tas ir magnētiskā rezonance, elektroencefalogramma.
pārbaudot, vai tev ar sirdi ir labi, vai tev ar asinsvadiem ir labi, vai smadzenes tur uzbūve ir pareiza. Tiek izslēgti pārējie riski, lai saprastu. Un visforšākais pēdiņās ir tas, kad jebkurš ārsts pēc šiem te nozīmējumiem pasaka, Karīna, tu esi vesela, kas tev ir un ko tu sūdzies? Mēs neko neredzam, tev viss analīzes, viss baigi labs. Bet pašsajūta ir tāda, kāda ir, un tad bezmaz vai pacientam ir jāpierāda, ka hei, es jau nesimulēju. Un tad dzīvojot bez slimības lapām un tādām lietām ir jāsavieno šis te gan skolas laiks, darbs. Manā gadījumā tas bija darbs ar klientiem, kas ir vienkārši ļoti, ļoti grūti. Tāpat gaismas iespaido, smaržas, skaņa. Mēs esam ļoti jūtīgi uz šiem te saucamajiem triggeriem, kas izraisa sāpes. Ļoti interesanti. Mēs, ja nemaldos, tā bija 2. vai 3. podkāstu veselības detektīvas epizode, kurā mēs runājām kopā ar Bernadetu par epilepsiju tieši. Un ļoti interesanti bija paskatīties uz to, ka viņa ikdienā viņa arī modelē. Un viņai šīs te gaismas un visi, kas varbūt kaut kam citam no tā paliktu slikti, ja viņai, piemēram, nav nekāda īsta reakcija no tā, vai arī kā kur reizi. Ja? Līdz ar to ļoti, ļoti interesanti skatīties, kas un kā, jo, katrs pacients pilnīgi citādāks un katram ir kaut kas savs, bet tad es pareizi sapratu, ka tas lielākais iemesls, kāpēc tā diagnoze netika uzstādīta teiksim, ātrāk, bija tas, ka ārsti nebija pietiekami informēti. Jā, par to, ka migrēna ir... Līdzīgi kā šobrīd vegetatīvā distonija. Mēs visi par viņu zinām. Viņu atklājām arī tajā pašā brīdī, kad man bija 10 gadi. Tagad par to gandrīz viss smējās, kas tas tāds ir. Bet tie, kas zina, kas ir trauksme un šīs te lēkmes, tas nav smieklīgi. Tajā mirklī, kad ir migrēni, tad mēs migrēniķi varētu teikt, mēs tiešām gribam vēsu vietu, mēs vēmjam vai guļam pie poda, nopietni. Mēs ziemā turam logu vaļā, mums vajag augstumu, mums vajag svaigu gaisu, gulēšanu uz zemes. Parasti, man liekas, biedri, ko saka, mammas nav mājās. Es nesaprotu, kā šobrīd sievietes dzīvo, kam ir bērni. Viss, emocijas, kliekšana, ritms. Praktiski migrēniķim arī nedara standarta darba laiks. Es nesaprotu, es, piemēram, nevarētu strādāt maksimā kasē, 14 stundu maiņu darbu ar klientiem, ja man ir migrēna. Tas nav iespējams vienkārši. Un tev ir jāpārvērtē viss darbs. Ideālākajā variantā vairāk no migrēnas pacientiem šobrīd ir pašnodarbinātie. Viņi mēģina kaut kādu savu dzīves ritmu uztvert. Visi izmeklējumi ir ļoti dārgi, medikamenti ir ļoti dārgi. Tā kā tās izmaksas, vismaz es, ko esmu skaitījusi, man tie ir 500 eiro. Ja ņem vērā visus šos, kad seju terapijas mēģinu darīt, zāļu izmaksas vispārējais. Tā kā tas salīdzinājumā uz valsts minimālās algas apjomu, tas ir šausmīgi. Un es ļoti, ļoti šobrīd eju uz to, kad mēs turpinām nest to karogu un mums tās kompensējumās zāles ir kaut kādā veidā jāizcīna. Tas ir mans piemērs, kad es cenšos daudz vairāk runāt, stāstīt un uzņemties to. Kaut gan arī šobrīd saskaros ar šo te ēnas pusi, kad, teiksim, tas pats darba devējs, viņš nesapratīs, kas ir migrēna, kas, teiksim, aizējas pārunām. Par mani tiek izvērtēta informācija, kas ir publiski pieejama, un par mani informācijas šobrīd ir ļoti daudz, un tikai vienīgi par šo tēmu pat. Un tad ir tāds, bet jūs tak ņemsiet slimības lapas, jums tik ļoti bieži sāp galva, jūs nevarēsiet strādāt. Un tad es teiktu, nē, ka mēs esam pilnvērtīgi darbinieki. Uz to mirkli, mums vajag vienu šo dārgo tableti, viņa mums palīdz un stundu miegs klusā vietā nomierināties, atslābināties. Ne jebkurā vietā tu to var izdarīt. Manā gadījumā es ziedoju savu izglītību, savu darbu, un šobrīd strādāju zemākā amatā, un nākas ziedoties ar sevi, un pielāgoties un skatīties vispār, kur un kā es varu dzīvot un ko man darīt. Man ir ļoti savs dzīves ritms jāmaina.
Ļoti interesanti klausīties, Karina, gan tavu pieredzi stāstu, gan arī kā citiem mēdz izpausties šī migrēna, jo es, protams, nezinu, kā kurš klausītājs vai skatītājs podkāstu mums šeit šodien, kas ir pievienojies epizodē, bet man, piemēram, līdz šim nebija ne mazākās nojausmas, ka tās nav tikai tīri galvas sāpes, ka tas ir vēl papildus viss kaut kas, un ka tas īstenībā šī diagnoze arī tik ļoti daudz ko ietekmē, ikdienas paradumus un citas lietas. Kas bija, tu jau minēji kaut kādas dažas lietiņas, bet varbūt vari vēl papildināt, kā migrēna ietekmēja tavas ikdienas gaitas un varbūt kādus dzīves paradumus mainīja? Pašā sākumā bija tas, kad es nevarēju, pirmkārt sports bija man tas, kad es nevaru noskriet, es skatos, ka man klases biedri visu to izdara, man nav spēks, man sāp galvas, gāju pie ģimenes ārsta, vienmēr teicu, un lūdzu rakstiet man zīmes, kad es nevaru piedalīties, un es nevaru pamatot, un es saku, es nevaru paskriet, un es biju nesamīgi sportā. Un tas bija tāds, kā es varu nesakmīgi, tas atkal rada to savu diskomfortu, kritiku, kad man tak visur ir labi un kā es tagad nevaru izdarīt to, ko mans klases biedrs var izdarīt. Bija sajūta, ka es neesmu tāda kā viņš. Pēc tam tā ir jābūt sapratnē no ģimenes puses. Vai tie ir kaut kādi pasākumi, vai, teiksim, bieži vien tiek izlaisti kaut kādi ģimenes izbraucieni, pasākumi, kad, ja tev ir lēkme, tu nevari aiziet uz koncertu. Tu nevari aizbraukt ekskursijā, varbūt, nezinu, uz Daugopilu, Latgali, kur tev 3 stundas jābrauc ar mašīnu, tās ir mocības. Tu nevari paredzēt savu laiku, jo visbiežāk, vismaz man migrēna ir gan darba dienās, protams, bet es zinu, ka viņi atnāks ar brīvdienās. Un, ja tu brīvdienas esi saplānojis, diemžēl ir tā, ka mēs atsakam. Mēs atsakam, un bieži vien varbūt mēs arī neteiksim, kāpēc mēs atceļam un neiesim skaidroties, ka, hei, man sāp galva, zini, es šodien uz tavu dzimšanas dienu nebūšu. Tā kā tas maina pilnībā visu. Darba vietas izvēle, komunikācija, iekļaušanās sabiedrībā, sava izaugsme, laiks sev, dzīves prieks, emocionālais stāvoklis, varbūt neziņa, nav atbalsts, un tā man doma bija, ka tā nav ne tikai biedrības grupa, bet viņa arī šobrīd ir gan Facebookā, gan WhatsAppā, kad mēs vienoti runājam, mēs atbildam, mēs uzmundrinam, mēs saprotam, un šī ir tā vieta, kur sievietes atzīmē, un arī vīrieši nav tikai sieviešu slimība, kā vienmēr saka. Tā, tas stereotips arī pilnīgi izslēdzam. Arī vīrieši slimo, un ir arī nodalās šī migrēna pirms grūtniecības, teiksim, sievietēm, grūtniecības laikā, pēc grūtniecības arī ļoti plašs temats, par ko kā tas ietekmē, menopauze, hormonālās migrēnas, tā kā viņu paveidi ir vairāki, un tā ir, diemžēl, upurēšanās ļoti liela. Nu, kopumā ļoti interesants pieredzes stāsts un ļoti daudz jaunas informācijas. Tagad būs nepieciešams nedaudz laiks, lai to arī sagramotu, kā mēs parasti sakam. Bet, jā, saku lielu paldies mūsu šodienas viešņai, Latvijas galvassāpju pacientu biedrības valdes priekšsādātājai Karinai Zaņģai. Paldies tev, liels, Karina. Paldies ne tikai par to, ka tu atnāci šeit un mums pastāstīji vairāk par savu pieredzi un par Latvijas galvassāpju pacientu biedrību, bet arī paldies tev par to darbu, kuru tu ikdienā ieguldi, lai cīnītos par tiesībām, par zālēm, par visu citu, un lai padarītu šo te ikdienu migrēnas slimniekiem kaut nedaudz vieglāku. Jā, es laikam esmu uzņēmusies to, ka tā krīzes telefons, bet vienmēr esmu teikusi, ņemam, zvanam, nekautrējamies, ka tas ir tāds cilvēks, kas vienmēr palīdzēs. Un tas tiešām nāk kaut kā dabīgi no sirds, un es beidzot jūtu, ka tas ir mans dzīves aicinājums. Tādēļ arī ir tapis šis migrēnas seminārs Latvijā, kur ir bibliotēkas, kad mēs neesam visi pieejami Facebookā, ne visi arī to zina, bet varbūt atnāk kāds viens, un es esmu vienmēr priecīga, kad kādam tas noder. Lieliski. Paldies tev, liels vēlreiz. Ja jums, dārgie klausītāji, skatītāji, ir kādi jautājumi vai varbūt ieteikumi kādai tēmai, par ko mēs varētu runāt, droši drīkstat rakstīt uz e-pastu podcasts@grindex.lv, kur es esmu otrā galā, un
ļoti rūpīgi lasu jūsu vēstules, kā arī, lai uzzinātu pirmie par jaunām aktualitātēm un jauniem iznākušiem tātad podcastu Veselības detektīvas epizodēm, droši abonējiet mūsu kanālu YouTube, Spotify, kā arī pieskojiet Grindeks Facebook, Instagram un TikTok platformās. Tur ik pa laikam arī ir izklaidējošs saturs. Ļoti interesanti paskatīties. Un jā, pavisam noteikti pieslēdzieties mums arī nākamnedēļ, kad turpināsim jau runāt par kādu citu ļoti aktuālu, ar veselību saistītu tēmu, kas ir šeit pat pie mums Latvijā. Paldies par skatīšanos. Ar jums kopā bija Elīna Krēmere. Man šodien pievienojās Karina Zaņģe. Un lai jums forša atlikusi nedēļa. Tā!